2014. gads. Kultūras galvaspilsēta ir Rīga. Viena no vissvarīgākajām lietām stabili būs šī ēka. Man mazliet ir žēl, ka tā būs viena tikai. Mums varēja būt vēl pāris ēkas, kas varētu būt tikpat svarīgas. Bet mums nesanāca. Bet tagad šī tā. Šī ir mūsu. Es esmu tur bijis. Bet tur nebija grāmatas. Un tur nebija nekas, kas liecina, ka tā būs biblioteka. Tā sapriecājos par to biblioteku. Tā arī īstenībā interesēja. Es biju aizbraucis uz to biblioteku. Uz šo? Nē, uz to veco. Un tagad es baigi daudz ko zinu. Tik interesanti. Vārds. Bibliotekas ir pilnas ar cilvēkiem. Cilvēki tur satiekās, iedzer kafiju, izlasa avīzi, izlasa to, ko viņi ir ilgi gaidījuši vai arī nejauši kaut ko atraduši. Tā ir faktiski vieta, kur cilvēkiem satikties un caur grāmatām un ar grāmatām būt kopā, iegūt zināšanas, izklaidēties, labi pavadīt laiku. Un es varu garantēt, ka pēc kāda laika tikšanos mēs sarunāsim nevis pie Laimes pulksteņa, bet jaunajā bibliotekā. Ir ārkārtīgi skaista ēka, un es tā domāju, ka ne tikai ēka ir svarīga. Galvenais ir tas piepildījums, ko var dot tā biblioteka. Pasaka man tādu lietu. Grāmata ir četrkantaina. Jaunā biblioteka ir trīsstūraina. Ja saliks visas grāmatas, paliks ļoti daudz neizmantotas vietas. Tukšumi. Teksta uzdevums, ko darīt? Es zinu, ko darīt. No? Tur ir ļoti smalki sastrādāts tas projekts, jo nevelti Birkerts ir viens no labākajiem biblioteku arhitektiem pasaulē. Un šajā trīsstūrī lejas lasītavas ir tās, kurās ir krājumos visvairāk grāmatu, un tās specializētās aiziet uz augšu, uz augšu, uz augšu. Un līdz ar to, tur, kur krājums ir īpaši specifisks, tad šī lasītava arī ir mazāka un arī krātuvi ir mazāka. Serdenītī ir krātuvis. Labi, Robi, ļoti labi. Bet klausies, kā tev liekas, visi, kas strādā bibliotēkā, visi darbinieki, vai viņiem jāizlasa ir visas grāmatas? Nav jālasa visiem visas grāmatas, tāpat kā visiem māksliniekiem nav jāuzglezno visas gleznas, un tāpat kā visiem bērniem nav jāizpild visu mājas darbu. Nē, noteikti ir jālasa profesionālās grāmatas, noteikti ir jālasa, kā jebkurā darba vietā ir jāceļ savā kvalifikācija. Arhīvi, bibliotekas un muzeji ir tā lieta, kur ir tās īstās mantas, un arī tā komunikācija, to īsto mantu. Tā ir tāda bibliotekāru, muzejnieku un arhivāru privilēģija. Vecā Nacionālā biblioteka man asociējās ar tām kartiņām. Katrai grāmatai kartotekā tur viss sarakstīts. Uz jauno māju ar pārvedīs. Es kā vecs bibliotekārs jums uzreiz pasaku. Teiksim, Dainu Skapīts, Krišāns Barons. Viņš tāds, kāds viņš bija, tāds viņš bija. Viņš mainīja dzīvesvietu, viņš ņēma visur viņu līdzi. Kādēļ, kad bibliotekārs nedarītu tāpat? Pasaules praksa liecina, ka tas pirmais pārspīlētā reakcija uz to, ka tagad viss būs datorizēts un datoros, tas ir pārgājis. Tā kā patur arī šo nenovērtējumu rokas kompjuteri, kas jau ir, protams, mēs zinām, ka viens rokas kompjuters ir iekļuvis mūsu pasaules kultūras mantojuma sarakstos. Dainu skapis, un tad kartoteka ir tā vieta, kur mācīties alfabētu kārtīgi un visu var atrast vienmēr. Kartotekai ir arī laba īpašība, ka tā arī paver iespējas tā radoši strādāt, jo apskatoties vienu šķirkli un paskatoties blakus, varbūt jūs kaut ko ieraugat vēl, un kartotekā pats galvenais nesaukt kārtību. Labi, biblioteka būs vaļā. Varbūt arī kāda interesanta izstāde tavējā, piemēram, tur būs uz atklāšanu. Tu arī baigi gribētu. Neņem. Jau tas, ka neņem. Negrib. Sarunāts. Kāpēc mēs esam šeit un kāpēc es varu vaļā tos skaistos aizskariņus, kas sargā no gaismas stariem grāmatas un senās lietas? Tāpēc, ka mūsu grāmatu izstāde būs par 1514. gada grāmatām. Šie divi laiki, 1514. un 2014. ir ļoti līdzīgi. Mēs mainām lasīšanas paradumus. 1500. gadu sākumā izplatījās pasaulē drukātā grāmata.
Un sākās pilnīgs lasīšanas bums, un līdz ar to arī grāmatu drukāšanas bums. Tad ar šo te brīdi sākās tas 500 gadus ilgais drukātās grāmatas uzvaras gājiens. Bet pašlaik, kas notiek pašlaik? Pašlaik jūs redzat jaunieši, un ne tikai jaunieši, cilvēki lidmašīnās, visur, kur vilcienos lasa kādu grāmatu, elektronisko grāmatu. Mēs arī mainām savus lasīšanas paradumus. Tā kā tāda interesanta situācija pašlaik pēc 500 gadiem. Kā būs vēlāk, neviens nezina. 1514, 2014. Rēķini kā grib 500 gadus sanāk. Jā. Ja? Un tur būs ļoti interesanti.